Jā, pašlaik mēs runasskolā strādājam ar jaunu produktu, jaunu platformu, kas sauksies Tavs pirmais podcasts. Tas būs tas mehānisms, kā mēs palīdzēsim cilvēkiem vai uzņēmumiem izveidot savu pirmo raidījumu šovu, savu sarunu formātu, kur jūs runāsiet par tēmu, kas jums ir saistīta. Tās lielākās bailes ir no tā, ka tas sākumā būs diezgan zemes kvalitātes. Bet, protams, ka jūs nevarat cerēt uz to, ka jūsu pirmais podkāsts būs vienkārši vienreizējs. Ja mēs paskatāmies pasaules vadošos podkāstus un paklausāmies pirmo un 150, ir būtiska starpība. Bet ļoti svarīgi ir sākt visu tādā ļoti kontrolētā veidā, un tāpēc arī runasskolas zināšanas nāk tālāk. No kā sastāvēs šī platforma? Tas nozīmē to, ka vienreiz 2 nedēļās jums būs noteikti jāpublicē viens no tiem raidījumiem, gan YouTube, gan arī vismaz 2 podcastu platformās. Mēs pirms katras publicēšanas tiekamies ar jums vismaz 3-4 reizes. Jūs stāstiet savas idejas, savus materiālus, un es komentēju par to, kā mēs varētu uzlabot satura viedokļa, lai padarītu to interesantāku, dinamiskāku. Katrā ziņā mans režisoriskais skatījums arī var lieti noderēt, lai padarītu to materiālu arī varbūt pat kinematogrāfiskāku. Es sagatavoju visādas pirmās online lekcijas, kuras cilvēki varēs noklausīties, un attiecīgi pēc tām schēmām, ko es tur stāstīšu, viņi varēs sākt strādāt un lēnītiem soli pa solim veidot to savu pirmo raidījumu. Tā kā jūs varat droši ieklausīties un skatīties, kā mums šodien strādājās. Jā, un tagad parunāsim par nosaukumu, par to, kā veidot jūsu podkāsta nosaukumu. Tā būs jūsu seja, jūs dzīvosiet ar šo nosaukumu visu mūžu. Jūs negribat līdzināties ar šiem nosaukumiem. Jums ir jābūt oriģināliem, jums jābūt ļoti interesantiem un spilgtiem. Man ir izveidots tāds 6 punktu plāns, kādā veidā vispār vajadzētu strādāt ar nosaukumu veidošanu. Pirmais punkts ir izrakstiet ārā 20 līdz 30 atslēgas vārdus, kas ir tieši saistīti ar Google meklētājā atrodamajiem vārdiem par jūsu tēmu. Lūk, un kopumā šī programma ir 3 mēnešu garumā. Kopā tas sanāk 6 raidījumi. Sākumā, protams, tas lielākais darbs jāinvestē gan nosaukuma izveidē, gan arī mikrofons ir vajadzīgs, gan arī kamera vajadzīgā, arī aplikācija nepieciešama. Ja? Un tad jūs sākumā visu saliekat, sadarat, un mēs jau pēc pirmā raidījuma jau ieiesim kaut kādās ļoti konkrētās sliedēs, kā mums būs tālāk jāstrādā. Plus jums būs arī pieejami visu laiku arī online lekciju formātos, arī paraugi dažādiem formātiem. Jo mēs strādāsim gan ar storytelling, mēs strādāsim komentāru formātos, mēs strādāsim solo podcastu formātos, un visu laiku būs nepieciešama arī salīdzinājumi, kā to dara pasaulē labākie runātāji, labākie podcastu autori. Tā būs ārprātīgi svarīga biznesa investīcija, jo tas būs jūsu zīmols. Ja? Jūs runāsiet par savu tēmu, par savu zīmolu. Un patiesībā podkāsti ir jāveido tiem cilvēkiem, tiem uzņēmumiem, kuri grib kļūt par viedokļu līderiem savā industrijā. Ja jūs gribat kļūt par viedokļu līderiem savā industrijā un tieši caur podkāstu formātu, tad droši man rakstiet uz viesturs@runasskola.lv. Mēs sākumā sazināsimies ar jums Zoomā, mēs izrunāsim tiešām, vai mums iet mūsu abu mērķi vienā virzienā, vai jūs būsiet gatavi investēt nepieciešamās stundas, un tad skatīsimies, kā mēs varam kopā sadarboties 3 mēnešu garumā.